piešķīru valsts aizsardzības mācības 23 dienu aprobācijas nometne. Un šeit mums ir 6 vadi. Izglītojamie rotācijas tādā režīmā apguva šaušanu, laukauju iemaņu nodarbības, topogrāfiju un sakarus, ierindas apmācību un pirmo palīdzību. Un tad jaunieši brauc mums no visas Latvijas, tad mēs piedāvājam šeit jauniešiem no visiem novadiem. Šobrīd šeit nometne piedalās gan no 1., no 2., no 3., no 4. un no 5. novads pārvaldes Jaunsardzes centrā. Jā. Vispār šī nometne mums ir tāda pirmo reizi 23 dienas, tad parastas nometnes notiek, VAM nometnes ir ilgst 11 dienas, dalās viņi VAM 1 un VAM 2, tas ir 1. mācību gads un 2. mācību gads. Tātad šeit mēs pirmo reizi apvienojam abus 2 mācības gadus kopā un sanācām mums 23 dienas ilga nometne. No iepriekšējiem nometnēm, kad mēs rīkojam tas 11 dienu nometnes, tad, kā es jau minēju, viņa dalās pa mācību gadiem 1. mācību gads un 2. mācību gads. Tad, lai jaunietis izietu šo pilno VAM kursu, kas dotu viņam to apliecību, jā, un to apliecinājumu, ka viņš izgājis šo pilno VAM valsts aizsardzības mācības kursu, tad viņam nepieciešami iziet abus 2 mācību gadus un abus 2 nometnes. Bet, diemžēl, pieredze rāda tā, ka nevienmēr jaunieši tiek uz abām 2 nometnēm. Iespējams, kāds var atbraukt uz 1. nometni, bet nevar atbraukt pēc tam uz 2. nometnē. Un tā ir ļoti tāda bieža paradība, ka jaunieši atrod vasara darbus, un viņi vienkārši var netikt uz to nometni. Tad, principā, mēs rīkojam šo vienu nometni, tad ar vienu piegājienu viņš izējot šo lielu garo nometni, viņš saņem apliecību par izieto VAM kursu. Pirmais bija pirmās palīdzības apmācība. Tā tiek atmaksāta, un man tāpatās būtu viņa jāiet priekš tiesībām B kategorijas. Un otrs ir tāds, kad man jau no jaunatnes, bērnības ir patikusi tā ideja kļūt par kaujinieku Nacionālajos bruņotajos spēkos. Es esmu gribējis būt robežsargs, policists, zemesargs, profesionālais karavīrs, speciālā uzdevuma vienība karavīrs, viss pēc kārtas. Tāpēc es ierados šeit, lai paskatītos, kāds iespējams varētu būt tā darba vide. Man vienkārši negribējās sēdēt mājās. Es padomāju, kāpēc gan neaizbraukt, jo tā ir lieliska iespēja. Un, godīgi sakot, es pirmo reizi pieredzu ko šādu. Es gaidīju, ka nometne būs daudz intensīvāka, ka būs kā reālā armijā, bet īstenībā viss izrādījās pilnīgi savādāk. Es domāju, ka būs bargi instruktori, kuri, lamāsies, liks darīt kaut kādas, ka būs sliktas pavēles, bet tā nebija. Visi instruktori šeit ir ļoti atsaucīgi. Mediķis vienmēr mums ir pieejams. Es arī biju ļoti satraukusies par ēšanu. Par ēšanu vispār nekāda problēma nav. Un nometnes vērtēju 10 no 10, tāpēc, ka viss ir perfekti. Nav vispār, kur piesieties. Gāja principā labi. Tu atnāc sagatavojies, ar labu garstāvokli. Es gatavs visam tas, kas ir priekšā. Man liekas, īpašās problēmas nebija. Gāja, man liekas, ļoti labi, bez problēmām bija īpaši. Man personīgi patika šaušana. Man ir 18 gadi, tāpēc mums atļauj šaut ar G36 triecienu šaucinēm. Mēs laikam šāvam no 100 metriem, un kas kā kuram tur sagāja, bet manuprāt, tas man vairāk prieka iedeva, man ļoti patika šaut. Labāk nemaz nejautā! Labāk nemaz nejautā! Jo šaubas atbildētas tiek! Jo šaubas atbildētas tiek! Sadod Latviju kaujiniek! Sadod Latviju kaujiniek! Sveic tevi kaujiniek! Labi.